Balsis tiek viltotas un vēlēšanu rezultātiem nevar ticēt. Pēdējos gados arvien biežāk populisti politiķi un viņu atbalstītāji mums mēģina iebarot domu, ka Latvijā vēlēšanas nenorit godīgi. Visticamāk, arī šī reize nebūs izņēmums. Tāpēc es jums izstāstīšu 5 biežākos mītus, ar kuriem maldina par vēlēšanu norisi. Pirmais – pa pastu nodotās balsis. Maldinātāji stāsta, ka valsts apzināti veicot balsošanu pa pastu, jo šādi saņemtie biļeteni esot vieglāk pieejami jebkuram darbiniekam. Pasta aploksnes neatstāja darbiniekiem brīvi pieejamas. Kad iecirknī saņem pirmo pasta aploksni, komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs ne mazāk kā vēl viena komisijas locekļa klātbūtnē sagatavo kasti. Pārliecināts, ka tā ir tukša un nostiprina atveramo daļu ar drošības plombām. To numurus ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā. Līdz balsu skaitīšanai aploksnes glabā aizzīmogotajā vēlēšanu kastē. Iespējams, daži atkal stāstīs, ka balsojot pa pastu, vēlētājiem nav jāuzrāda pase vai ID karte. Lai gan vēlēšanās vairs nav jāsaņem pasē spiedoks, ir vairākas stratēģijas, lai pārliecinātos, ka kāds nepiesakās balsot cita vietā. Piemēram, pasta balsojumam jāpievieno pašrocīgi parakstīts apliecinājums, ka vēlētājs balso pats, un jānorāda kārtas numurs balsotāju sarakstā, kas iegūts reģistrējoties pasta balsošanai. Balsojumus izsūta tikai tiem, kuri vēlēšanu laikā neatrodas Latvijā. Turklāt, ja vēlētājs nobalso arī klātienē, viņa pa pastu iesūtīto balsi neskaita. Komisiju rīcībā esot neierobežots biļetenu un aplokšņu skaits, kurš it kā ļauj īstās balsis samainīt pret viltotām. Cilvēki atnāk, sabalso un, ja nesabalso kā vajag, tad pievilto klāt. Vēlēšana komisija katram iecirknim atstāja aplokšņu rezervi neparedzētai vajadzībai. Taču tās neatstāja bez uzraudzības. Saņemot iecirkņu komisiju, tās apzīmogo ar iecirkņu zīmogu, pārbauda un pārskaita. Tas notiek vairākas reizes, un to katru reizi dara cits komisijas loceklis. Viņi būs spiesti balsot pa pastu. Un tad balsos visi miroņi? Jā. Šādu argumentu izmantoja arī ASV prezidents Donalds Trumps, lai pierādītu, ka 2020. gadā demokrāti viņam it kā nozaga vēlēšanas. Tomēr tā nav taisnība. Iecirkņu komisijas darbinieki pārliecinās, vai cilvēki, kas iesnieguši lūgumu balsot pa pastu, atbilst kritērijiem, lai saņemtu vēlēšanu dokumentus. Vēl viens no biežāk dzirdētajiem argumentiem ir, ka iedzīvotāju skaits valstī samazinās, bet vēlētāju ne. Отсюда вопрос. Кто эти люди? Pirmkārt, vēlētāju skaits nav tieši saistīts ar iedzīvotāju skaitu. Piemēram, pagājušajās Saeimas vēlēšanās piedalījās vairāk balsotāju nekā iepriekš. Otrakārt, iedzīvotāju kritums saistīts ar dzimtības sarukšanu. Tātad vēlēšanas tas tieši neietekmē. Treškārt, balso arī tie, kuri pārceļas uz ārzemēm. Iepriekšējos gados stāstīts, ka vēlēšanās nesot iedotas konkrētu vēlēšanu sarakstu zīmes. Tā esot stratēģija, kā manipulēt ar cilvēkiem gados. Pirms balsošanas cilvēks saņem aploksni un visu kandidātu vēlēšanu zīmes. CVK noliedz, ka ir bijuši gadījumi, kad iecirknī vēlētājiem speciāli neiedod kādu konkrētu sarakstu vai ar kādiem balsotājiem manipulē. Ja vēlētājs ir zīmi sabojājis, viņam izsniedz jaunas visu pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes. Atsevišķu zīmju izsniegšana ir aizliegta. Visbeidzot, arī līdz Latvijai atnākusi moda jau pēc balsu saskaitīšanas paziņot, ka tās ir nozagtas. Mēs nesamierināsimies ar to krāpniecību un vēlēšanu nozagšanu, kas ir notikusi. Šlesera apgalvojumam nebija nekāda pamata. Tāpat kā taisnība nebija viņa elkam Donaldam Trumpam, kurš pēc 2020. gada vēlēšanām vainoja demokrātus varas nelikumīgā pārņemšanā. ASV vairākos štatos balsis pārskaitīja, un pat Trumpa paši iecelti tiesneši atzina, ka tās bijušas godīgas. Par viltotiem rezultātiem runā arī populisti citās valstīs, piemēram, Igaunijā, Brazīlijā un Rumānijā. Jāmin, ka vēlēšanu norisi un balsu skaitīšanu var novērot gan partiju pārstāvji, gan citi pilsoņi. Viņiem ir tiesības sekot balsu skaitīšanai un pārbaudīt, vai rezultāti fiksēti korekti. Protams, nevar izlikties, ka Latvijā problēma nav.
Pērn pašvaldību vēlēšanās nedarbojās biļetenu skenēšanas sistēma, tāpēc balsis bija jāskaita manuāli. Savukārt šogad sākta izmeklēšana par iespējami sarunātiem un valstī neizdevīgiem valsts IT iepirkumiem. Tādēļ tiek izstrādāta jauna vēlēšanu sistēma, un arī šogad balsis skaitīs manuāli. Tomēr tas nepierāda, ka vēlēšanu rezultāti būtu kādā veidā safabricēti vai mainīti.